Ievediet jūsu bērna vārdiņu, spiežat tālāk, un tad uz pulkstenīša parādīsies paziņojums, ka pulkstenītis ir aktivizēts. Pirmais, ko varam pārbaudīt, ir, vai jūsu bērna pulkstenītis var saņemt zvanus. Nospiežat uz call un piezvaniet jūsu bērna pulkstenītim. Zvani strādā lieliski, bet ziņas strādās tad, ja bērna pulkstenītim būs pieejams internets. Tāpēc aiziesim uz iestatījumiem un pārliecināsimies, ka pulkstenītim ir ieslēgts gan Wi-Fi, gan viesabonēšanas dati. Ieslēdziet jūsu mājas Wi-Fi un ievadiet paroli. Redzēsiet uzrakstu "Savienots", ja savienojums būs veiksmīgs. Tagad pārliecinieties, ka pulkstenītim ieslēgti viesabonēšanas dati. Pulkstenītis izmanto internetu, lai saņemtu ziņas, tāpēc mums bija jāpārliecinās, ka internets strādā. Tagad varam notestēt, vai pulkstenītis saņem ziņas. Gribēja rakstīt hello, bet izlaboja uz Halloween. Lai notiek, sūtam vārdu Halloween. Un šo ziņu pulkstenītis saņem. Pamēģināsim atbildēt. Un arī atbildes ziņas strādā. Ļoti labi, pulkstenītis tagad darbojās, pēdējais solis – pārliecinieties, vai pulkstenītim būs pēdējā programmatūras versija. Lejupielādējiet atjauninājumu, ja tas ir nepieciešams. Lai jums forša un saulaina Explora izmantošana. Ja vēlaties redzēt arī citus jaunumus par Explora funkcijām, aicinu piesakot goodcover.eu.